Labrīt visiem! Labdien! Kāpēc desmit par to es centīšos arī pastāstīt, jo man ir savējā sapni par to, kā tam līdzsvaram tur ir jābūt. Un es esmu noteikti tas vadītājs un tas cilvēks, kurš neliek tās robežas, jo es to skatos kā tādu vienu lielu notikumu. Un mēs šeit esam atnākuši, un paldies arī tiem dažiem džentlmeņiem. Man patiesi prieks, ka arī jūs šeit esat. Lai parunātu par līdzsvaru, un manuprāt, nav jēga mums runāt arī par līdzsvaru darbā, ja viņš nav privātajā dzīvē. Un ja mums ir varmācība privātajā dzīvē, tad, manuprāt, par kādu līdzsvaru mēs varam runāt darbā. Tāpēc arī pēdējā stundas laikā es domāju, ka saules stariņš ir iespīdējis, ir balsojums pieņemts un ir arī kaut kāds pārmaiņas tur, ka mums ir vērts arī atgriezties runāt par to, ko mēs varam darīt darbā. Tāpēc es domāju, kad Kristīna teica, ka saulīt varbūt iespīdējis, nu tad vismaz šodien viņa varbūt ir iespīdējis mums nedaudz savādāk. Līdzsvars. Un pirms mēs lecam iekšā vilcienā, paldies, Edīts, par ļoti praktisko. Vivī noteikti ir uzņēmums, kurš mainās un kurš grib savādāk, un mēs esam ceļa sākumā. Mēs esam šo ceļu sākuši, un mēs kā uzņēmums ļoti mainamies, tāpēc es gribu nedaudz pastāstīt par to, kas mēs esam, ko mēs darām, un tad aiziesim līdz te esencei, kas ir tas, kā mēs pieejam šim jautājumam un kādi ir tie mūsu izaicinājumi. Jo Vivī noteikti ir daudz savādāks nekā tas bija pirms 5 gadiem. Es jau uzņēmumu esmu 1 gadu, un arī es šīs pārmaiņas redzu. Mēs neesam mazs uzņēmums, mēs nodrošinām pārvadājumus visā Latvijā. Mums ir 1000 darbinieki, kas ir svarīgi, ka mēs attīstamies, mēs modernizējamies, mēs mainamies. Arī iemesls, kāpēc mēs šeit esam, jo mēs gribam. Un viss sākās, draugi, ar gribu. Vai mums visiem sanāks? Nu, manuprāt, Edita, tev sanāk. Un arī valsts nekustamā īpašuma ar kaut ko sāk. Un arī mēs esam šī ceļa sākumā, taču mēs esam skaidri pateikuši, mēs negribam vairs darīt savādāk. Un tas, ko mēs ļoti labi jau mākam, mēs mākam ļoti labi darīt mūsu darbu. Mēs esam punktuālākie, vieni no punktuālākajiem dzelzceļa pārvadātājiem Eiropā. Mēs esam lielākie pārvadātāji Baltijā. Te varam apstīties kopā ar lietuviešiem, igauņiem. Kāpēc šo rādio liekas, nu, kur tur lietuvieši, igauņi, viņi jau atkal tur mums ir priekšā. Nu, nav tā, draugi. Un izmetam šo ārā un domājam arī par to, ka mēs paši varam. Un Vivī kaut kādā ziņā ir paraugs tam, mēs varam. Mēs ļoti labi daram to, kas ir mūsu pamatdarbs. Taču tad ir jautājums, kā jūtās cilvēki, kur to dara? Ne tikai jūs kā klienti, bet arī tie cilvēki, kas ir pie mums. Un kas ir tie mūsu cilvēki? Un tie ir nedaudz vairāk kā 1000 forši kolēģi. Mēs runājam par šo balansu un varbūt vēsturiski liekas, ka dzelzceļš ir ļoti vīrišķīgs pasākums. Gluži tā nav. Arī sievietes pie mums strādā ļoti daudz. Starp citu, arī vilciens vada sievietes. Un nav daudz tādas Baltijā. Un mums jau ir 3, un mēs ļoti priecājamies par to, ka viņas tur ir. Un arī vecums mums ir, es nezinu, vai tas ir daudz, 48 gadi. Nu, manuprāt, tas tāds vecums, kurā mēs jau daudz ko saprotam. Mēs jau daudz ko esam sapratuši. Un piekritīsiet, tas ir tāds vecums, kurā vēl gribās kaut ko izdarīt. Tāpēc es teiktu ļoti labi. Mēs neesam ne pa labi, ne pa kreisi, mēs esam tieši tur, kur mums vajag būt. Un kāpēc mēs sev gribam arī saukt par ģimenei draudzīgu uzņēmumu, un kas ir tas, par ko mēs domājam, un ar ko viss sākās ar mūsu ģimenēm un bērniem. Es pats kā vadītājs, kurš mācu vadītājs, saku, ka vadītājs darbā ir mammu tēša turpinājums, jo tas ir kāds, kurš par mums rūpējās. Un mums kā darba devējiem ir pienākums arī rūpēties par to, kā jūtās mūsu darbinieks un kā jūtās viņa ģimene. Un tad tas līdzsvars saplūst. Nu, nevaram mēs tā izdalīt, ka mēs tagad būsim darbā šādi un aiziesim mājās, noguruši, izbesījušies, un tad skries mums bērniņš priekšā, mēs atplastām rokām, teiksim, jā, kāds man prieks tevi redzēt, es 8 stundas vergoju uzņēmumā, kurā man nepatīk, bet tagad es būšu laimīgākais tēti pasaulē. Nē, tāds nedarbojās. Tad jautājums, kā mēs kā uzņēmums varam palīdzēt, gan finansiāli, protams, tas ir svarīgi, bet kā jau šeit arī mēs vienojāmies, viss neslēpjās tikai naudā. Un neliksim slapi sienu zārdos un sauksim lietas īstajos vārdos. Mēs esam paraugs. Es šajā uzņēmumā strādāju gadu, un arī šajā gadā man bija dažādi izaicinājumi, kas rezultējās ar to, ka man, pieņemsim, bija vairāk laika jāpavada savējo meitu. Un arī šeit auditorijā sēž man vadītāja Gunta, kur man nekad neuzdeva jautājumu, kāpēc tev 3 jābrauc pēc meitu skolu? Tigļ. Kāpēc tu 10 esi darbā? Kāpēc tev kaut kur tagad ir jāizbrauc?
Kāpēc meita atkal ir darbā sasodīts, viņa man traucē strādāt? Mums tā nav. Un es neesmu vienīgais piemērs un paraugs tam, mēs tā varam darīt. Bija ļoti patīkami septembrī saņemt naudu kancelē. Sīkums, bet patīkami. Un jāatrod tas balans, kā mēs varam kā vadītāji palīdzēt. Tas neprasa neko daudz. Tas stāsta par to, ka mēs gribam iet pie mūsu vadītājiem, teikt, palielinam algu, mums vajag to, mums vajag to, mums vajag to, mums vajag to. Mēs paši spogulī apskatāmies un varam uzdot savu jautājumu, vai kaut kādā brīdī, kurā man bija jāsniedz cilvēcīga palīdzība, kur tas nebija finansiāli vajadzīgs. Es tā kā pagāju pretīm to solīt, un tas nemaksā neko. Jā, tas prasa mūsu laiku, un tas prasa vēlmi. Un mēs gribam to vēlmi radīt, mēs gribam to dot tālāk. Nav jau tā, ka viss tik skaisti un drošaini, ka Kaspars atnāca parunāja, un tad mūsu konduktori un vilcienu vadītāji arī vilcienos tagad brauks ar saviem bērniem. Piekritīsiet, tas tā īsti nav. Bet no otras puses arī piekritīsiet, ofisā varbūt ir vieglāk to izdarīt, vai ne? Tas ir vieglāk. Bet kā mēs gribam to sasniegt un izdarīt tur, kur ir grūtāk, ja mēs to nedaram tur, kur ir vieglāk? Sākam ar kaut ko. Sākam tur, kur tur ir vieglāk īstenot. Un tad domājam, kā mēs varam palīdzēt arī tiem mūsu kolēģiem, kuriem tas darbs ir nedaudz sarežģītāks nekā spaidīt podziņas datorā. Mēs bērniem piedāvājam pavadīt laiku kopā arī ar vecākiem kaut kādos noteiktos pasākumos, kur viņi apstās, kur mamma tēti strādā. Viņi ir ļoti apmeklēti. Šogad tā ir viena no bildēm. Bērni var iepazīties un saprast, ko mamma un tētis dara. Tāpēc, ka bieži vien mēs bērniem kaut kur melojam, varbūt viņi nezina, viņi nesaprot, kas notiek mūsu dzīvēs. Un psihologi runā, ka tas nav ļoti veselīgi. Bērniem ir jāzina, kā ir. Tā bērns izaug par drošu, pārliecinātu cilvēku, kurš saprot. Es nezinu, ko tētis dara. Es nezinu, kur tētis šodien ir, kāpēc viņš nav mājās, kāpēc viņš atkal ir darbā. Un šādā veidā mēs esam atklāti, mēs arī parādām bērnam, rekur, tas esmu es, un tas ir tas darbs, kuru es ikdienā daru. Nebraucot detaļās, jo mēs nonākam līdz tam, kas, manuprāt, ir svarīgākais, ir dažādi labumi, kuri ir ļoti daudziem. Nav vairāk, tev auditorijā teica, ka nav apdrošināšanas. Ok, bet ir daudz lietas, kuras es domāju, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā demokrātiskā valstī, kurā nav vairs jālielās ar to, ka mums ir labuma gros. Es domāju, tam tā visam būtu jābūt. Mums ir fantastiska sadarbība ar arotbiedrību. Tam tā būtu jābūt. Tas tā kā iet uz tehnoloģisko konferenci un stāstīt, ka mēs digitalizējām Excel tabulu. Tas nav baigais sasniegums vairāk. Jā, pirms 10 gadiem šis bija malacis. Bet tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs varam vaļā šo jautājumu psiholoģiskā un emocionālā drošība. Kā mēs jūtamies emocionāli darbā? Un tāpēc ir divas lietas, par kurām es šobrīd gribu parādīt, kam būs arī video materiāls, kas liekas, kāda tam ir tieši ietekme. Kopš pirmdienas mūsu konduktoriem visiem ir ķermeņa kameras virsū. Nevis tāpēc, ka mums baigi jūs interesēt. Kaut kā vienalga. Bet kas ir svarīgāk, ka tas cilvēks, kurš ir darbā, viņš saņem drošības sajūtu, tāpēc, ka ticat man, tā, ka jūs filmē, tad jūs bišķi mainaties, piekritīsiet. Un liekas, kā tas ietekmē to, kā es jūtos darbā vistiešākajā veidā, un to pierāda dati uzņēmumu, kur šo izmanto 50 līdz 80% samazinājums dažādās neērtās, neforšās situācijās, kurās pasažieris arī var iznest mums smadzeni. Piekritīsiet, tā gadās. Un tādā veidā tu darba vietā atkal jūties daudz foršāk. Tu esi izvairījies no liekām nevajadzīgām lietām, un tā ir mūsu kā darba devēja atbildība izdomāt, kā mēs to varam izdarīt. Un jūs redzēsiet video, kas šobrīd ir sociālos tīklos, kas parāda to, cik tas ir vienkārši un kā tas var palīdzēt mums katram. Katru dienu Vivī darbinieki rūpējās, lai braucieni būtu droši, patīkami un laikā. Taču arī viņiem nāk saskarties ar sarežģītām vai pat agresīvām situācijām. Tāpēc esam ieviesuši jaunu kameru drošības sistēmu, lai nodrošinātu gan darbinieku, gan pasažieru drošību katrā braucienā. Par drošu braucienu. Vivī vienā vilcienā. Un tādā veidā mēs iedodam tam konduktoram to sajūtu, par mani rūpējās, man ir foršāk darba vietā, un arī apkārt cilvēki paliek labāki. Es zinu, ka dažreiz viņi pietēlo, bet citreiz tāpat patīkami. Un kā vēl mēs rūpējamies par šo emocionālo vidi un psiholoģisko drošību, ir arī otrs flanks, kas ir vilcienu vadītāji.
patīk jums vai nepatīk, bet mēs gadā nobraucam 10 līdz 20 cilvēkus. Lielākā daļa no tām ir viņu izvēle, un tā nav tā darbinieka izvēle, kurš vilcienu vada. Un ir arī traģiski gadījumi, par kuriem jūs zinat, kuram tas ir vieglāk, kuram tas ir mazāk viegli, bet fakts kā tāds, tas nav tā, ka suni nobraukt. Un ko mēs varam darīt ar tiem cilvēkiem? Kā mēs viņiem varam palīdzēt? Un tas, ko mēs gada laikā esam izdarījuši, mēs esam pirmkārt pateikuši, tas nav ok. Jo, vēsturiski, tu taču esi vecs. Tu esi vecs? Vai esmu? Tad saņemies. Bet tā, kad tu sāc šo raktu augšā, izrādās, ka pat tādi ļoti baigie veči. Saka, jā, bet zin, kā es tur vakarā paņem ietver bišķīt, jo, iekšējais distress ir. Atkal esam atklāti. Neizliekamies par to. Jā, mēs šeit varam kaut kāds uzlabojums darīt, un mēs arī to daram. Un šobrīd pēc uzbraukuma cilvēkiem, vilcienu vadītājiem ir 3 apmaksātas atpūtas dienas. Mums ir noslēgts līgums uz Kalbēm. Paldies viņiem par to, ka viņi operatīvi, principā 24 stundu laikā ir gatavi sniegt psiholoģisko palīdzību. Mēs apdrošināšanā esam iekļāvuši psihologus, 4 vizītes, rehabilitācija sanatorijā, ja ir nepieciešams. Mēs par to runājam atklāt un pasakam, mēs gribam savādāk. Un kāda ir realitāte, ja cilvēki 20 gadus tā nav darījuši? Domājat, ka viņiem visiem liekas, wow, maleči, un ko jūs te ņematies? Mums ir problēmas arī dzīvē. Bet mēs neatējam no tā, mēs pasakam, mēs gribam, lai tas notiek savādāk. Un mēs esam radījuši arī video materiālu, kuru aicināšu jūs noskatīties, ko mēs izmantojam, lai par šo runātu gan sabiedrībā, gan arī ar mūsu pašiem darbiniekiem, parādot, ka mēs gribam, lai ir savādāk. Video ir 5 minūtes, tāpēc izbaudam to, un paldies arī tiem visiem, kas finansiāli ņēma dalību, lai šis video materiāls varētu tapt par valsts atbalstu. Ik rītu mēs dodamies uz darbu, ar cerību paveikt ko labu, bet nerad mūs pavada nogurums, ikdienas problēmas un emocijas, un tas atstāja pēdas. Gan mūsu pašajūtā, gan attieksmē pret citiem. Šis ir stāsts par Augustu un par katru no mums. Lai sabojātu dienu, nevajag daudz. Tas var būt strīds mājās nokavēts modinātais vai vienkārši aizmirst nopirkt pienu. Tas viss ir signāls. Signāls, ka ir laiks rīkoties, pirms ir par vēlu. Katrs mūsu vārds, katra kustība nes sev līdz emocijas. Un darbs ir vieta, kur šīs emocijas ātri pārceļas no viena cilvēka pie otra. Darba videi ir nozīme. Katra kolēģa līdzcilvēka sapratne un atbalsts var dot neatsveramu palīdzību un justies droši darba vidē. Es domāju, ka tas palīdzēs, ka kaut uz brīdi smagums pazudīs, galva kļūs vieglāka un sirds klusāka. Bet patiesībā es tikai paslēpos no sevis, no noguruma, no spiediena, no sajūtas, ka vairs netiek galā. Un tas klusums, ko meklēju, kļuva par vēl lielāku vientulību. Daudz joprojām domā, ka pie psihologa iet tikai tad, kad viss jau ir slikti. Bet patiesībā tie, kur izvēlās par sevi parūpēties laikus, ir visdrosmīgākie. Tas nav vājums, jo pieņemt, ka esi cilvēks ar emocijām, ar šaubām un grūtībām, tas prasa lielu drosmi. Arī darba devējs var piedāvāt psihologu pakalpojumus brīžos, kad tas nepieciešams tādējādi veicinot darbinieku labbūtību. Darba devējs var būt vairāk nekā tikai vadītājs. Viņš var būt atbalsts. Piedāvāt iespējas sarunai, apmaksāt psihologu vizīti vai vienkārši pateikt, tev nav jātiek galā vienam pašam. Kā arī piedāvāt praktiskus rīkus un resursus no darba devēja, piemēram, iekļautas psihologu konsultācijas vai rehabilitāciju veselības apdrošināšanas polisē. Dažreiz vislielākā palīdzība sev ir vienkārši apstāties, ieelpot, sakārtot domas un atgūt līdzsvaru. Tieši tāpēc ir vērtīgi izmantot uzņēmumu piedāvāto iespēju. Pēc krīzes situācijas atgūties rehabilitācijas centrā, kur atjaunoties gan fiziski, gan emocionāli. Darba devēja piedāvātajās apmācībās vadītāji apgūst, kā atpazīt izdegšanas pazīmes komandā un kā veidot psiholoģiski drošu vidi. Savukārt visiem darbiniekiem pieejami semināri un praktiskas apmācības par mentālo veselību.
jo zināšanas palīdz rūpēties gan par sevi, gan citiem. Nemazāk svarīgi ir atbalstīt tos, kuri ikdienā ir pirmajās rindās. Viņi saskars ar agresiju un spriedzi, tāpēc piedāvājam praktiskas apmācības, kā rīkoties stresa situācijās, kā komunicēt ar sarežģītiem klientiem, kā palīdzēt cilvēkiem sniegt atbalstu un saglabāt emocionālo līdzsvaru. Mēs visi esam tikai cilvēki. Mēs nogurstam, uzkrājās stress un reizēm tas uzsprāgs tur, kur vismazāk vajadzētu – uz citiem. Mēs varam būt asi vai dusmīgi pret cilvēkiem, kuri neko mums nav izdarījuši. Kolēģi, draugi vai svešinieki vilcienā. Tāpēc ir svarīgi apstāties, ieraudzīt, ka nodarīts pāri un atvainoties. No sirds. Atvainošanās – tas ir spēks būt godīgam un cilvēcīgam. Ne tikai tuvākie, bet arī apkārtējie ir pelnījuši cieņu. Un īsti piedot var dziedēt gan otru, gan tev pašu. Jo tajā brīdī tu pasaki, tu esi svarīgs. Paldies! Es domāju, ka šis video nevelti sākās mājās un beidzās mājās. Ja mēs visi esam kopā, vienā vilcienā, arī šajā darbā par to, kā atrast līdzsvaru, un līdzsvars rodās tad, kad mēs jūtamies labi. Un arī mums ir plāni, ko mēs vēl gribētu darīt, jo nav viss tik vienkārši, kā šeit Kasparam atnāks skaisti parunāt, un tagad viss notiks. Jā, mēs gribam bērnu stūrīt. Mēs gribam bērnu dienu izveidot par ģimenes dienu, un mēs gribam arī izveidot labūtības padomu, lai mēs vēl tuvāk būtu mūsu darbiniekiem, kuri vēsturiski nav vispār pieraduši, ka kāds par viņiem interesējās. Un tāpēc mēs rādam piemēru, ka pārmaiņas var būt, viņas notiek, un kad arī valsts uzņēmums spēj daudz ko sasniegt. Un piekritīsiet, ka līdzsvaru visvieglāk mums izsist ārā un iedot spēj bērni. Vienā vilcienā. Tāpēc rūpēsimies par to, lai mūsu ģimenēm ir forši, lai darba vietās darba devējs redz nevis pozīciju, bet cilvēku, un tad jau tas līdzsvars dabīgi izveidosies. Dabīgi. Ja mēs to gribēsim. Paldies jums liels! Kaspar, sirsnīgs paldies par stāstījumu, un tad droši vien arī jautājums, kā jūs nodrošināt vienlīdzību elastīgam darbam attālināt tiem darbiniekiem, kam darba specifika to nepieļauj. Konduktoram, vadītājiem. Tā ir tā sāpīgā puse, ko es saku, konduktoram un vilcienu vadītājiem, viņam ir jābūt tad, kad viņam ir jābūt. Office darbiniekam iedot tur iespēju pastrādāt no mājām, tā vairs nav račuļu zinātne. Ja? Tie, kas domāja, ka tas ir iespējams, tā Covid parādīja, tā nav. Bet mēs arī domājam par to, kā mēs varam palīdzēt konduktoriem, vilcienu vadītājiem. Mums ir iespēja uzsākt darbu iet vairākās pilsētās. Tas nav tā, ka tikai Rīgā. Tu var dzīvot Ogrē, tu var strādāt Ogrē, var dzīvot Daugavpilī, tu var strādāt Daugavpilī. Jā, pa nakti tev ir iespējams jāpaliek kaut kur citur, bet tev ir iespēja pielāgoties tavai vietai, kur tu sāc darbu. Maiņu grafiks uzreiz dod iespēju nedaudz arī paspēlēties ar tām maiņām. Mēs arī ļaujam strādāt cilvēkiem nepilnu slodzi, kas nevienmēr uzņēmumiem ir finansiāli izdevīgi, jo tur sociālie nodokļi pārējais, tur paši zinām, mēs par to nedomājam. Nepilns laiks ir arī iespēja, kā atgriezties no tā paša bērnu kopšanas atvaļinājuma. Kā sieviete, kura tikko ir, kā viņa var tagad 160, 170 stundas iespējams uzreiz strādāt. Tā kā mēs meklējam, nav viegli, vieglāk ar ofisam. Protams, kad ofisā ir daudz vieglāk par šo visu domāt un darīt, bet ja mēs varam ofisā, tad jau varbūt arī mēs varam konduktoriem. Sirsnīgs paldies un lai izdodas ar tiem nākotnes plāniem, ko jūs arī minējāt.